Šajā ugunsgrēkā strādāja tikai viens pacēlājs. Tie divi pārējie pacelšanas līdzekļi, ko es redzēju, tās bija ugunsdzēsības autokāpnes, tās divas dažādas lietas, jo ir dažādas taktiskās iespējas. Par šo situāciju. Tātad mums Rīgas pilsētā ir divi šādi te auto pacēlēji, kas paredzēti ugunsgrēku dzēšanai. Vakardien tieši tā arī uz šo ugunsgrēku brīdi. Otrs pacēlējs, kurš atrodas Svēkielā, bija izslēgts uz remontu. Tā ir vienkārši tāda sakritība, ja? Un mēs redzot šo situāciju, tāpēc arī piesaistījām šīs ugunsdzēsības autokāpnes, kurām ir cita manevrēt spēja, bet, protams, taktiski viņi šos uzdevumus var pildīt, un tika piesaistītas vēl divas autokāpnes papildus pacelšanas līdzekļi, lai mēs varētu veikt šo ugunsgrēku dzēšanu no ēkas jumta daļā. Kas attiecās uz pieejamiem resursiem vēl papildus, tātad maksimāli tika koncentrēti visi resursi, ko mēs varējām izmantot uz to brīdi, ņemot vērā operatīvo situāciju pilsētā. Un pilsētā tika atstātas vēl papildus, pieaicināts no Jūrmalas vēl divas papildus ugunsdzēsēju automašīnas un viena autokāpne, kur atradās mums Vicēmielā Čiekurkalnā. Tātad tā ir tā operatīvā situācija, kura mums jānodrošina, ja gadījumā ir vēl kāds izsaukums. Vakar tieši bija šāda situācija, un vienlaikus ar šo te ugunsgrēku bija izsaukums arī uz 12 stāvu dzīvojamo māju, kur bija informācija, ka 12. stāvā ir izcēlējis ugunsgrēks. Un vienlaicīgi ar šo ugunsgrēku izbrauc arī divas cisternes un autokāpne. Protams, pēc tā, konstatējot, ierodoties adresē un notikums netika konstatēts, šī te tehnika atgriezās, divas ugunsdzēsības autocisternes atgriezās pilslaukumā, un šī te kāpne atgriezās uz pilsētas apsardzību, kā mēs sakam, Čiekurkalnā. Secinājums ir tāds, ka arī šādus te pacelšanas līdzekļus ne visos ugunsgrēkos var izmantot pilnvērtīgi, tikai tāpēc, ka, kā vakardien jūs no malas skatījāties, redzējāt, situācija ir sekojoša, ka katru šādu te līdzekli var izmantot tikai tad, ja viņi ir pieeja pie objekta. Vakardien pieeja pie objekta apgrūtināja gan šī te blakus stāvošā apbūve, gan arī nožogojumi, un tas uzreiz maina šo situāciju, un tas samazina šo mašīnu taktiskās iespējas. Un tātad glābšanas darbu vadītājs rūpīgi izsver šo iespēju, kur šie līdzekļi jānovieto un kur viņi būs strādāts visefektīgāk.